Sveicināti Mental Health Week podkastā. Mani sauc Marija, un esmu kopā ar RSU psihosomātiskās medicīnas un psihoterapijas klīnikas ārsti psihoterapeitu Līvu Maču. Līva Maču, paldies, ka tu esi šeit kopā ar mani. Paldies par uzaicinājumu. Jā, tātad šodienas tēma ļoti visiem pazīstams scenārijs. Mums ir svarīgs darbs, kas ir jāpabeidz, bet mēs atrodam 10 citus veidus, kā to atlikt. Tātad šodien mēs runāsim, kāpēc mēs atliekam darbus uz vēlāku laiku. Šajā sarunā izpētīsim prokrastinācijas psiholoģiskos iemeslus, tā saistību ar perfekcionismu un bailēm, kā arī dalīsimies ar stratēģijām, kā pārtraukt šo aburto loku un darbu sākt darīt jau šodien. Tātad, Līva, es sākšu ar pirmo jautājumu. Kā jums pašai ir ar prokrastināciju, vai arī jūs kā psihiskās veselības speciālists atļaujaties atlikt darbiņus uz vēlāku laiku? Jā, arī psihiskās veselības aprūpes sfērā strādājošie cilvēki ir cilvēki. Šoks. Jā, un atlikt kaut ko, man uzreiz jau gribās pieskarties tam, par ko es arī domāju, uzzinot tematu, ka mēs runāsim par prokrastināciju. Kāpēc mēs to saucam par prokrastināciju? Respektīvi, ka šķiet, ka prokrastinācijai kā tādam vārdam, kā jēdzienam, ir tāda negatīva pieskaņa. Varbūt tas ir tikai mana kaut kāda interpretācija, bet man šķiet, ka tas ir ne gluži kā lamu vārds, bet tas ir tāds nosodošs, kritizējošs. Kā sliņķis to esi. Jā, kad kaut kas slikts ir, ka tu kaut ko ne tā dari. Bet varbūt mēs to varam paskatīties nedaudz citādāk, ka tas ir mans atpūtas brīdis. Ka tas ir veids, kā es atjaunoju kaut kādus resursus, atpūšos pēc smagās dienas, jo studentiem itinīpaši, piemēram, sesijā ir ļoti liela šī psihoemocionālā slodze un ir vajadzīgi šie atelpas brīži. Bet, ja mēs to saucam par prokrastināciju, cik labāk mēs sajūtamies pēc šīs atpūtas? Jā, runājot par šo pašu vārdiņu, prokrastinācija, izskatās, ka tas parādījās tikai 21. gadsimtā. Tad sanāk tā kā, vai tad pirms 21. gadsimta cilvēki, neprokrastinē, es nezinu, vai tāds vārds eksistē, bet jā. Es domāju, ka prokrastinēju vienkārši to tajā brīdī nesauc par prokrastināciju, to sauc par slinkumu, piemēram, vai par atpūtu. Pa lielam, es domāju, svēti ticu kaut kādā ziņā varētu teikt, tas arī izklausās nepārāk zinātniski, bet, manuprāt, vārdiem ir liela jēga un liels spēks. Attiecīgi tas, kā mēs to saucam, var radīt mūsu to attieksmi pret to, un tas, ko es jau minēju iepriekš, ka šķiet, ka prokrastinācija ir tāds ar negatīvu konotāciju vārds, un tas pats arī varētu būt, ka vienkārši iepriekš izmantoja kaut kādus citus terminus, jo arī prokrastinācija ir svešvārds, kas man šķiet nāk no angļu valodas, ja es pareizi zinu, attiecīgi, ja kādreiz mēs nepatērējam, piemēram, anglisku saturu, mēs varbūt vienkārši šo vārdu nezinājām, Latvijā kā tādā, ka varbūt ir kaut kāds vārds, piemēram, nezinu, no krievu valodas, ko mēs tā kā vairāk zinām, es nezinu, jo es krievu valodu nemāku, bet attiecīgi, ka tas ir vienkārši, jauns veids, kā to nosaukt, bet pati tā lieta noteikti ir pastāvējusi arī iepriekš, nav tā, ka tas tagad tikai ir attīstījies. Tajā pašā laikā iespējams, ka šobrīd mūsdienās ir vairāk iespēju, kā prokrastinēt, jeb kā aizpildīt to laiku, kā varbūt novirzīties no kaut kāda uzdevuma izpildīšanas, kas atkal nevienmēr ir slikti. Bet, jo mums ir daudz vairāk sociālie tīkli un sociālie mēdīji, attiecīgi, ka mēs esam vairāk kontaktā ar dažādiem cilvēkiem, mūsu sociālās grupas arī var būt lielākas, piemēram, draugi tur no Amerikas, no Ķīnas, no Vācijas, no kaut kurienes, kas agrāk varbūt nebija tik tuvu pieejami. Ja, piemēram, kādreiz bija draugs kāds ārzemēs, mēs rakstījām vēstuli vai tur pastkarti sūtījām, kamēr tā aiziet, kamēr atnāk, baigi ilgs laiks paiet, vai ne? Tagad mēs uzrakstam ziņu un čatojam. Attiecīgi, ka šie te citādākie laika pavadīšanas veidi arī ir daudz pieejamāki un viņi ir daudz vairāk nekā tas kādreiz bija. Attiecīgi, es domāju, ka, lai arī jēdziens visticamāk, tā kā pati tā tendence kā tāda nav pavisam jauna un tikai 21. gadsimtam raksturīga, manuprāt, mūsdienu sabiedrība un tas, kādu dzīvi mēs dzīvojam, tomēr, tā kā kaut kādā ziņā atvieglotos veidus un palīdz mums atrast vairāk iespēju, kā. Negribu teikt prokrastinēt, bet tēma ir prokrastinācija, tad es teiktu prokrastinēt, bet ne ar to negatīvo pieskaņu. Jā. Vienkārši kā.
Jā, ir vairāk veidu, kā to darīt. Tad tas vārds pieliek ar vien vairāk pielietots, un tad tu vari tā kā vecāki var pateikt, ko tu tā kā atliec, un tad viņi var izmantot šito vārdu. Un, nu jā, tas nākamais jautājums tad sanāk tā kā, kāpēc cilvēki atliek darbus, zinot sakas, un tā kā, piemēram, ja mēs zinām to, ka, man ir gadījies tā, ka es nokavēju termiņu, un kāpēc tad atkal nākamajam darbam es atkal atlieku līdz pēdējai minūtei, vai ir kāds zinātnisks pamatojums šim fenomenam? Nu, pirmā lieta, kas man nāk prātā, kas slikts notika, ka iepriekšējā reizē nedaudz nokavēts termiņš tika. Parasti iekrīt jau tie jaukie pasniedzēji. Visticamāk, jau baigi nekādas sekas arī nav, tāpēc, ka, tā, ja būtu tādas tiešām nopietnas sekas, ja tas ir dzīvības un nāves jautājums, reti kurš atliek šo rīcību. Un tas man nedaudz aizved pie vienas no domām, kas arī bija domājot par šo tēmu, ka būs kaut kādi brīži, kad tiešām tā atlikšana vai tā prokrastinācija nav tā labākā lieta. Piemēram, jūs strādājat kā reanimācija šajā brigādē, ātrajā palīdzībā, un jūs aizbraucat uz notikumu vietu, un tagad jūs tur scrollēsiet Instagram, tas varbūt tiešām nebūs adekvāti un situācija atbilstoši. Bet, ja tas ir nokavēt termiņu vienam rakstu darbam, kur pasniedzējs iespējams viņu tāpatās pieņems, vai varbūt būs samazināta atzīme par vienu balli vai kaut ko, vai šīs sekas tiešām ir tik lielas, lai mūs tas motivētu no šī izvairīties. Varbūt, ka mums no vienas puses mēs esam varbūt audzināti tā, ka tas ir kaut kas slikts, ka tā nevajadzētu, bet reāli mēs paši varbūt nejūtam īstenībā tik liels ciešanas no tā, ka kaut kas ir bijis nokavēts. Vēl arī reizēm varbūt ārpus studiju vidas, jo studiju vidē tomēr parasti ir diezgan skaidri noteikts tas termiņš, līdz kuram tad ir jāiesniedz. Bet, ja mēs skatāmies uz globāli tādām dzīves situācijām, iespējams ir kaut kādas lietas, kuras mēs tā kā esam iedomājušies, ka mums ir jāizdara tur 2 nedēļu laikā, bet realitātē nekas nenotiek, ja mēs to neizdaram 2 nedēļās. Attiecīgi, sekas arī ir ļoti relatīvas. Ja nokavē vienu to studiju darbu, būs atkārtots termiņš, kad iesniegt. Varēs jau labot taču to atzīmi, ka tās sekas īstenībā varbūt nav nemaz tik lielas. Līdz ar to, ka situācija nav tik slikta, ka īstenībā mēs tiekam ar to galā, kamdēļ tad tas nav tāds apdraudējums. Un reizēm arī tie pēdējie brīži, šķiet, ka pie stresa nedaudz arī pieskāros, tam jau runājot iepriekšējā epizodē, vienā no iepriekšējām epizodēm, ka tajā pēdējā brīdī, kad mums ir šis ļoti ierobežotais laiks, tas reizēm varbūt ir atvieglojoši. Jo, piemēram, ja mēs iestrākstam ļoti daudz tādās sīkās detaļās, mēģinot atrast arvien labākus informācijas avotus, piemēram, vai mēģinot izdomāt labākus veidus, kā kaut ko noformulēt, kā uzrakstīt, tajā pēdējā brīdī šis viss nedaudz atliekās, tāpēc mums vienkārši ir kaut kas jāuzraksta. Attiecīgi, tas var būt arī kā tāds palīdzošs instruments, samazinot citas grūtības, kas mums rodas, kad mēs tā kā piesēšamies tam darbam. Arī domājot par šo, ienāca prātā, ka tā kā, teorētiski jau būtu labi arī aiziet, piemēram, uz autobusu tur 5 minūtes ātrāk, bet 5 minūtes ātrāk ir 5 minūtes ātrāk, nevis tā kā 2 stundas ātrāk. Mēs tagad iesim, gaidīsim 25. trolejbusu. Attiecīgi, arī cik ātrāk tad mums ir jāsāk, kāpēc mums vispār ir jāsāk ātrāk, kāpēc mēs nedrīkstam pēdējā brīdī darīt, kāpēc tas ir tik slikti. Manuprāt, tas nav tik slikti. Reti, kad tas būs tik slikti, lai tiešām to būtu kaut kā baigi jākoriģē. Varbūt, ka mēs varam pieņemt, ka tas ir veids, kā mēs strādājam un vienkārši turpināt. Jā, es noteikti to iztēlojos studijās, man arī tieši tāds pats man paradums ir, bet ja mēs iztēlojamies tādā situācijā, kur, piemēram, mēs atliekam ēst veselīgi, un tā kā, es sākšu ar rītdienu, un tad es sākšu ar nākamo dienu, varbūt vispār nākama nedēļa, jauna nedēļa, jauns sākums, tad varbūt, manuprāt, tas varētu tomēr ieiet tajā negatīvajā. Bet atkal kādi riski? Respektīvi, ar to domājot, ka es gan nepaskatījos kaut kādu zinātniskos pētījumus, bet tāpēc es nevaru teikt, ka tas ir zinātniski pierādīts, bet tomēr šķiet, ka mēs esam vairāk tendēti uz to, kas notiek šeit un tagad. Ka ilgtermiņā domāšana tomēr prasa kaut kādu tādu tiešām nopietnu jau motivāciju ar spēju sev disciplinēt. Un ne visām lietām to vajag. Respektīvi, veselīga ēšana, protams, būtu lieta, ko es globāli rekomendētu cilvēkiem ieviest, bet ko tā nedēļa?
tā kā mainīs. Nu, respektīvi, ar to es nesaku, tā kā, ja jūs tagad domājat pievērsties veselīgam uzturam, ka tā kā pagaidat nedēļu. Tā nav tā doma, ko es mēģinu šeit teikt. Bet iespējams, ka tā vēlme iesākt veselīgi ēst nesaskan ar šī brīža dzīves ritmu. Nu, piemēram, ja ir studijas, 8 stundas dienā un ir jāraksta vēl kaut kādas 3-4 esejas vakarā vai jāmācās. Budžets ir tikai roltonam. Jā, nu attiecīgi, ka ir šie arī realistiskie dzīves faktori, kas varbūt, tā kā parāda vai tā kā pamato, kāpēc varbūt tiešām šobrīd es to nevaru. Nu, piemēram, sesijas laikā iesāk kaut kādu jaunu ieradumu, ir diezgan neiespējami, es teiktu, jo tas resurs ir jāvēlta kaut kam citam. Jā. Attiecīgi, arī, ja, piemēram, veselīga ēšana ir viena apņemšanās, ko mēs tajā brīdī gribam iesākt, un mēs to atliekam, tas ir viens scenārijs, bet ja mēs, piemēram, gribam uzsākt gan veselīgi ēst, gan iet 3 reizes nedēļā uz zāli, 8 stundas dienā gulēt, visus darbus izdarīt laicīgi, tā kā visas šīs vairākas lietas uzsākt reizē. Jā, nāk gada apņemšanās. Jā, ir diezgan realistiski, ka tas viss nebūs uzreiz, vai arī, ka tas būs uz īsu brīdi, un tad mēs to atkal atliksim. Attiecīgi, pa mazām lietiņām kaut ko mainīt noteikti ir vieglāk nekā uzreiz visu dzīvi pa 180 grādiem izmainīt. Pa 360 ir diezgan viegli, jo paliek turpat. Bet, attiecīgi, tas atkal, manuprāt, nav tik vienkārši, ka tā atlikšana arī var būt adekvāta un normāla attiecīgajai dzīves situācijai. Un vienmēr ir jautājums par to, kam dēļ tas veselīgais uzturs, tāpēc, ka doktora Mačaka teica, ka tā vajag, vai arī, ka mēs tomēr to saredzam kaut kā no savas perspektīvas, no sevis, ka es jūtu, ka, man tiešām parādās aizdusa kāpjot augšā, un es saprotu, ka tas ir tas, kas man ir vajadzīgs, vai man tiešām es esmu novērojis, ka tad, kad es ēdu tur roltonus vai maķīti vai hesīti, vai ja es izvēlos daily ēdnīcā tikai tur friškas ar kaut kādu ceptu gaļu, es esmu pamanījis, ka man ir mazāk enerģijas, un man ir svarīgi just vairāk enerģiju, ka man ir vajadzīgs vairāk spēka, lai es varu labāk mācīties. Attiecīgi, ka ja es saredzu to caur sevi, ka man tas tiešām ir svarīgi, tas arī būs vieglāk to izdarīt. Līdzīgi arī ar studiju darbiem. Reti, kad jau mēs redzam, ka mums tie ir vajadzīgi. Visbiežāk jau liekas, ka tas ir pasniedzējiem vajadzīgs. Bet tiklīdz mēs tā kā spējam saredzēt, ka caur šo esejas rakstīšanu es kaut ko varu arī iemācīties. Jā. Ideālā variantā, ja tas ir par tematu, kas man arī vēl interesē, kaut kā vieglāk ir saņemties parasti to darīt. Un tur jāskatās arī jāizvērtē tie motivatori. Tieši tā. Un vien maz piebildu uzreiz par motivāciju. Motivācija ir sajūta, kas pāries. Jā. Svarīgi ir disciplīna. Jā. Jo nevar paļauties tikai uz to, ka varēšu darīt tikai tad, kad man uznāks tas garstāvoklis, jo viņš būs ļoti mainīgs tā kā laikapstākļi. Svarīgi ir, ja ir kaut kāds mērķis, uz viņu arī doties un sev kaut kādos brīžos arī tiešām piespiest. Jā. Bet, tas arī ir tāds. Man ļoti labi ieved man nākamajā jautājumā. Kāpēc, jūsuprāt, prokrastinācija bieži saistās ar perfekcionismu vai baiļu sajūtu? Tā daudziem cilvēkiem ir. Viens ir tas, ka, piemēram, ja viss ir jāizdara perfekti, tā tad bieži vien cilvēkiem ar perfekcionismu ir ļoti grūti pieņemt tās izvēles. Attiecīgi ir tas, ko es jau minēju iepriekš, iestrēgst tajā vēlmē atrast visu to labāko, visu to perfektāko, un ir ļoti grūti apsēsties un jau iesākt kaut ko rakstīt, jo liekas, ka būs taču vēl labāks avots, vai ir cits veids, kā vēl to uzrakstīt, varbūt man ir cits temats jāizvēlas, kas būs daudz labāks, atbilstošāks vai perfektāks. Attiecīgi pret perfekcionismu bieži vien tā, negluži ārstēšana, bet tā kā pretiedarbība ir darīt. Attiecīgi tas pēdējais brīdis vienkārši palīdz, jo nav variantu, ir jādara. Kas pirmais ienāk prātā, nevis gaidīt un cerēt to labāko variantu. Jā, un nevis meklēt, bet paņemt un darīt. Es aizmirsu jautājumu, kad savā garajā tēmā. Kā saistās perfekcionisms un otrs tad ir baiļu sajūta? Jā, un par bailēm runājot, ir tā, ka tajā brīdī, kad mēs arī iesniedzam kaut kādu darbu, mēs vairs neko nevaram ar to izdarīt. Un varbūt bailes no kritikas, no sliktas atzīmes, un lai arī cik tas dīvaini neizklausītos, bet neiesniedzot darbu, mēs ļoti labi esam nokontrolējuši vērtējumu par viņu, jo mēs zinām, ka mēs nesaņemsim labu vērtējumu par to.
Pa lielam mūs tajā brīdī nevērtēs. Vērtēs to, ka mēs neesam izdarījuši, un mēs esam apzināti varbūt izvēlējušies to nedarīt. Attiecīgi kaut ko neiesniegt, neuzdrīkstēties, nepublicēt, tas var nebūt arī par studiju darbiem, bet, piemēram, gribas veidot kaut kādus interesantus video, bet ko tad padomās par mani un tā, un tāpēc es viņus nelieku iekšā, jo tādā veidā es varu 100% nokontrolēt to, ko es saņemšu pretī. Attiecīgi, bailes arī varbūt no kļūdīšanās, no vērtējuma, no sliktas izvēles veikšanas un tā tālāk. Attiecīgi tas kaut kādā ziņā arī iet nedaudz rokā, jo cilvēkiem ar perfekcionismu parasti tas ir ar mērķi, un tas ir tāds veids, kā kontrolēt, kā mazināt šos dzīves neparedzamos riskus. Ja es tā kā visu spēju kontrolēt, tad notiks viss tā, kā es to esmu paredzējis. Un tas mazina šo te baiļu sajūtu kopumā, tādu nedrošību. Es ticu, ka tas arī daudziem cilvēkiem ir zemapziņā, ka viņi maz nezina, ka viņiem ir tāda liela kontrolas problēma un atlaist un uzticēties, kā būs, tā būs. Un atkal ne visiem perfekcionismiem, protams, ir tā kontrolas izjūta, bet tas var būt viens no veidiem, kam dēļ tas perfekcionisms ir attīstījies, ka tas palīdz nokontrolēt to apkārtējo dzīves haosu un neparedzamību. Tā. Nākamais jautājums. Kā var zināt, kad prokrastinācija kļūst kā zvaniņš, ka kaut kas ir ne tā ar savu veselību, kad tā kā jau viss ir, tas nav normāli? Atkal atgriežos pie tiem 3D burtiem. Viens ir tā novirza no normas, tātad, ka tas tiešām ir ļoti lielos apmēros. Jo, piemēram, pieņemsim tā pati skrolēšana, vai vienalga TikToks, Instagrams vai kas. Ja tā ir, piemēram, 1 nakts mēnesī, tā kā mēs līdz 2 naktī nosēžam tajos rīlos, neesam izgulējušies to 1 dienu, tas tomēr nav tik ietekmējoši uz mūsu ikdienu nekā, piemēram, ja tas ir katru vakaru. Ja mēs konstanti esam neizgulējušies no tā, ja mēs konstanti neizdaram tās lietas, kuras mums ir jāizdara, ja tas ir kaut kādas, angliski sakot, random occurrences, kas ir tādas nejauši notikumi, tādā, nekā jau tāda pilnīga tendence, tad, attiecīgi, tas varbūt pat ir ok. Tajā brīdī, kad tas sāk ietekmēt mūsu spēju funkcionēt, tātad tas dysfunction kritērijs, vai arī tas rada mums kaut kādas ciešanas, kas būtu tas distress kritērijs, tad attiecīgi tas ir tāds sarkans karoks un būtu jāmeklē palīdzība. Plus, ja prokrastinācija ir vienkārši prokrastinācija, bet tā kopumā globāli skatoties, mums it kā nav šīs te sekas, par ko runājām iepriekš, ka iesniedzām vienreiz nokavētu darbu, bet pēc tam iesniedzām 2. termiņā un viss bija ok. Pret to, ja tā kā visu laiku mēs kavējam termiņus un nekad nespējam tā kā ar to tik galā un tie darbi tikai krājas un krājas, tās ir 2 dažādas situācijas. Bišķi pazaudēja arī savu domu, bet tā doma ir, ka ja tas mums pārāk nesāk traucēt izdarīt to, kas mums ir jāizdara, vai arī nav kaut kādi papildus citi simptomi, piemēram, grūtības piecelties arī no rīta no gultas, konstanti nomākts garastāvoklis, enerģijas trūkums, vai arī kaut kādas, piemēram, panikas laikums, ja runājam par trauksmes traucējumiem. Ja tā ir viena izolēta lieta, ik pa laikam, kādu atsevišķu dienu, tā varētu būt arī normāli. Tas nepazīst nevienu cilvēku, kuram tā neizpausties. Tieši tā, jo atpūsties mums arī vajag. Jā. Un tas varbūt arī atpūtas veids. Tieši tā. Bet vai es varētu tā kā nošķirt, kā jūsuprāt, vai ir vispār tāda labā prokrastinācija un tā kā, sliktā, piemēram, tā kā mēs runājam par tiem scrollošanu, bet vai tiešām tas tā kā nav kāda labāka veida, kā cilvēki varētu atpūsties, vai tas arī ir tā individuāli? Ja mēs izmantojam vārdu atpūsties, tad tas pamaina to kopumā to jēgu, bet es pamanīju sevī, ka tad, kad minēju laba prokrastinācija, man bija tāds, kas vispār ir laba prokrastinācija? Un es patīju, ka man liekas, ka manā galvā tiešām tam ir tāda tīra negatīva pieskaņa. Bet arī, piemēram, scrollojot to pašu Instagramu, ja, piemēram, aizraušanās ir kaut kāda, mode vai gatavošana vai kaut kas, un mēs scrollojam tādu saturu, gūstam kaut kādu iedvesmu un tam līdzīgi, tad varbūt tas tomēr ir kaut kādā ziņā jēdzīgi, un tas mūs varbūt iedvesmo uz kaut kādām citām vēl pozitīvām lietām un tādu tiešām labu laiku pavadīšanu, jo, piemēram, atrodam receptu un rītā viņu uztaisam. Varbūt, ja neizdomā atlikt. Jā, bet atlikt varbūt arī var. Jo, atrodam kūku recepti, dzimšanas dienu rītā nav, tā kā veselīgais uzturs un tam līdzīgi, varbūt tad kūku mēs varam uztaisīt citā dienā. Ka atlikšana pati par sevi jau nav uzreiz kaut kas slikts, ka tur ir jāskatās tas bišķiņu kontekstā vairāk.
Bet no tādām atpūtas lietām, kopumā arī šie sociālajie mēdīji var būt diezgan pārstimulējoši, jo informācija tiešām ir ļoti daudz. Arī visas tās skaņas, tur tie stroboskopu efekti, kad viss tur mainās un tam līdzīgi, tas tiešām var būt stimulējoši visām maņām. Līdz ar to, ja mēs jau jūtamies ļoti pārstimulēti, tā visticamāk nebūs tā lieta, ar kuru mēs varam tā kā atpūsties. Bet, piemēram, ja mēs visu laiku pieņemsim kaut kādu tur mācību video, arī jāskatās vai jālasa kaut kāds tur super saturīgs saturs, tā kā kaut kāds mācību grāmatas un tam līdzīgi, tad reizēm tas saturs, kurš neko nenozīmē, var palīdzēt mums tā kā atpūsties, tā kā atslābināties no tās ikdienas. Līdz ar to tas viss ir relatīvi. Melns un balts ir ļoti daudz pelēkā. Jāskatās paši savu sajūtām, tas ļoti subjektīvi. Un jāskatās arī konteksts, jo arī paši sajūtas reizēm var būt nedaudz maldinošas, ka tā kā, piemēram, skatāmies tos video un domājam, tā kā ārprāts, es tik neproduktīvi tagad pavadu savu laiku, cik tas ir slikti un tā, bet īstenībā varbūt tas nav nemaz tik nosodāmi. Varbūt tas tiešām mums palīdz vienkārši atslābināties un mēs varam pēc tam ar jaunām rezervēm atkal darīt tās lietas, kuras mums ir jādara. Tā kā iekšējā balss arī nevienmēr mums saka to labāko, nevienmēr tā kā to patiesību arī. Man liekas, varbūt pat esmu pati vainīga par to, ka es pats sev lieku justies tā kā tik slikti un tik vainīga, un pēc tam ir tāds kauns par to, ka es nosēdēju telefonā, bet, ja godīgi, tā kā, ja es par to tā nepārdzīvotu, es pasēžu un tad uzreiz ķeros pakaļ pie mācībām, un tā kā nemēģinu sevi tik ļoti ilgi iesaisties un tā kā, sevi sodīt. Un, jā, jo tas iekšējais kritiķis lielākoties mums baigi neiedvesmo pēc tam kaut ko darīt tālāk. Tas tikai liek mums justies aizvien sliktāk un sliktāk. Un, man ļoti patīk, es neatminos šobrīd tās grāmatas autoru, bet kaut kad pirms 5 gadiem apmēram izlasīju šo grāmatu, un joprojām to izmantoju gan ar pacientiem, gan kopumā tā kā, pa dzīvi. Doma tāda, ka vienīgais cilvēks, kas ar mums visu dzīvi kopā ir, esam mēs paši. Un baigi forši ir, ja tas cilvēks ir draugs, nevis tiesnesis. Jo, ja mēs visu laiku nosodīsim sevi un tikai kritizēsim un tam līdzīgi, tas mums pašiem baigi nekalpo. Atkal līdzīgi tāpatās kā ar jebkuru kritiku, ja viņi ir adekvāti un tam līdzīgi, tad tas var tiešām palīdzēt, lielākoties, jo mūsu iekšējais kritiķis nav baigi adekvāts un realistisks, viņš tomēr pārmet par lietām, kuras varbūt var arī pieņemt. Attiecīgi tā doma ir tāda tajā brīdī, kad mēs ieklausāmies sevi un sadzirdam to iekšējā kritiķi, dar reizēm padomāt, vai mēs tā teiktu savam draugam. Jo visbiežāk, ka nē. Jā, un tad attiecīgi tas ir tāds, manuprāt, diezgan vienkāršs veids, kā varbūt nedaudz tā kā pamainīt to iekšējo kritiķi, jo, saku vēlreiz, ja tas tiešām nav ar kaut kādām tādām, nozīmīgām sekām, ja mēs to darbu iesniedzam, varbūt bišķiņ vēlāk, bet atzīme tāpat tās ir laba, mēs varam turpināt savas studijas, nav tādas tiešām nopietnas sekas, un tas nesāk ļoti ietekmēt to ikdienas dzīvi. Kāpēc tas ir tik slikti? To var arī pieņemt, varbūt. Viena lieta, ko ļoti regulāri piemin, tas ir visiem dzirdēts termiņš Pomodoro metode. Kā laika plānošanas paņēmiens, šis te trends, un vai viņš tiešām ir, kā viņš ir, kā mehānisms, kas spētu palīdzēt, kā viņš darbojas? Bez Pomodoro ir vēl visādas citas tehnikas laika plānošanai, un, principā, ja nepamēģināsim, nezināsim. Līdzīgi, kā arī iepriekš minēju tās trauksmes vadīšanas emociju regulācijas tehnikas, šķiet tajā epizodē, kur par stresu runājām. Ir dažādas šīs te metodes, un vienkārši ir jāskatās, kura no tām varētu man strādāt, jo, mēs nezinām, kamēr mēs nepamēģinam. Un varbūt arī tā, ka tā Pomodoro vienkārši nav piemērota mums. Attiecīgi, es gan šobrīd citas nevaru tā nosaukt pēc nosaukumiem, bet noteikti ir ļoti daudz un dažāda informācija. Šeit man nav tāds labs avots prātā, kā tas bija par tām tehnikām, bet kopumā jāmēģina atrast tas savējais ritms. Varbūt tas ir tā, ka, piemēram, pēc studiju dienas mēs atnākam mājās, un tad ir kaut kāda, stunda laika, ko es veltu sev. Jā. Tajā laikā uztais varbūt to veselīgo maltīti, kurš, starp citu, arī nevienmēr ir jāprasa uzreiz tur stunda, lai uztaisītu. Uztais to maltīti, pāēdu, paskatos pāris seriāla epizodes, bišķi atgūstos, uzlādējos, un tad varu sēsties pie saviem mājasdarbiem. Jā. Varbūt tas tiešām ir tā, ka cilvēks labāk jūtas, ja viņam ir jau tas mājas darbu laiks arī sadalīts, kā tas ir Pomodoro. Es gan neatceros precīzi tur to laiku, 20 minūtes laikam pauzīt. Vai 15. Man liekas, arī tur atšķirās pēc
pēc tā laika, bet ideja tāda, ka tā kā es pamācos kādu laiku, ir atkal īsa pauzīte, atkal pamācos, atkal īsa pauzīte. Tajās īsajās pauzītēs gan varbūt ir labāk izkustēties, iziet ārā, pamainīt to vidi, jo, piemēram, ja darbs ir pie datora, tad pēc tam es to sociālos mēdījus turpatās sēžu, varbūt tas nedos to sajūtu, ka es esmu tā kā pārslēdzies. Jā, bet varbūt aizeru līdz virtuvē, iedzeru ūdensglāzi, atnāku apakaļ, atkal sēžos un darbojos. Notiecīgi jāskatās arī, ko mēs tajās minūtēs darām. Varbūt tā arī ir tāda panākuma atslēga, ka mēģinām aizvietot ar kaut ko citu, jo es iedomājos, piemēram, sevi. Es šobrīd lasu, man liekas, 4 grāmatas reizē, kas arī ir tāds overwhelming, varētu teikt. Un attiecīgi, ja es tā kā nomainu, piemēram, vienu grāmatu pret nākamo, tā kā beigi jau nemainās, ko es daru. Bišķiņ mainās varbūt tas saturs, jā, varbūt kaut kādas izjūtas, bet labāk, tad palasu grāmatu, izēju ārā, palasu grāmatu, izēju ārā. Jā, ka respektīvi jāpamaina ir tā vide, tā lieta, ko mēs darām. Kaut gan atslēgties reizēm var arī darot to pašu, bet, jāskatās, kā jā, tas konteksts jāpamēģina. Varbūt, ka metode pati nav pie vainas, varbūt pie vainas ir tas, ko mēs darām tajās 10 minūtēs. Un tad mēs varam padomāt, paskatīties, varbūt mēs varam kaut ko citu te izdarīt. Piemēram, brīnišķīga metode, manuprāt, ir arī pie kustībām un tam līdzīgi uzlikt mūziku austiņās, vienkārši dejot tā, kā neviens neskatās. Ļoti labs. Tas ir forša lieta. Ar vispār neprasa nekādu resursu, ļoti mazu laiku var aizņemt un vienkārši esam atslēgušies, kārtīgi izkustējušies un esam gatavi atkal sēsties. Jā, un arī, ja tā ir tāda enerģiska mūzika, tad vispār tev pat ir enerģija, kamēr tu strādā, tas ir ļoti forša metode. Un arī par to runājot, mācamies jau arī mēs ļoti dažādi. Ir cilvēki, kuriem vajadzēs klusumu, ir cilvēki, kuru liks tur seriāls fonā, būs cilvēki, kas klausīsies dažādu tur mūziku, citam vajag ar vārdiem, citam vajag bez vārdiem. Tas ir ļoti individuāli. Tā kā, katram jāmēģina atrast tā sava recepte, pa lielam visi tie informācijas avoti, kas ir vairāk jāuztver kā tāda iedvesma, kā varianti, nevis kā tāda absolūtā patiesība, jo visiem viena metode nestrādās. Es vēlos, lai tu man nedaudz pielaboji, ja mēs pie šī pieskārāmies, bet mums bija jautājums, kā mainīt domāšanas modeļus, lai darbs nešķist tik biedējoši. Attiecīgi mēs iepriekš runājam par to, ka dažreiz ir tās bailes no tās izgāšanās vai no tā darba, kad viņi iesniegs un tur būs kaut kāds vērtējums, ko tu nespēji kontrolēt. Kā tu vari savaldīt šīs bailes, lai spētu tomēr ķerties klāt? Par domām runājot, ir dažādas tās tehnikas. Iespējams, šeit arī vietā būtu pieminēt to, ka principā šis arī ir viens no jautājumiem, ar kuriem var vērsties pie speciālistiem pēc palīdzības. Piemēram, universitātē tas būtu šis karjeras centrs, kur ir psihologi, ar kuriem kopā var mēģināt saprast, kas tad ir tās domas, kas rodas tajās situācijās un kā tad ar viņām tik galā. Bet tā ikdienā, ko var mēģināt paši ar sevi darīt, un ko mēs arī terapijā izmantojam, mums tāds klasisks jautājums ir, kas slikts var notikt? Respektīvi, kas ir sliktākais, kas var notikt, ja tiešām tas kontrolieris, piemēram, neizdodas, mēs viņu nenokārtojam. Kas ir sliktākais? Būs jākārto vēlreiz, ok. Kas notiks, ja otro reizi nenokārtos? Ok, būs jāņem akadēmiskais gads. Kas tajā ir tik slikts? Vai tas nozīmē to, ka mēs tiešām nevaram turpināt tālāk tās studijas? Okay, jā, mēs kaut kādu laika brīdi neturpinam šīs studijas, jo, man liekas, RSU nav tāda sistēma. Es zinu, ka citās universitātēs ir tā, ka ir kaut kāds nenolikts priekšmets, viņi var kaut kad vēlāk nokārtot. Manuprāt, RSU tā nav. Bet varbūt es kļūdos. Citās universitātēs tā? Jā, attiecīgi, sliktākajā gadījumā mēs varbūt pēc gada atgriežamies pie studijām, varbūt tas kā reiz nāk kā tāda svētība, jo varbūt mēs esam pilnīgi izdeguši, pārdeguši un ir nepieciešama šī atpūtas pauze. Varbūt tas arī var nākt kā tāda laba lieta, jo mēs varam pārdomāt, varbūt tā studiju programma īstenībā nav tas, ko mēs gribam darīt. Respektīvi, vai tiešām ir tik lielas sliktas sekas? Varbūt, ka tā ir situācija, varbūt ar tām lietām mēs tomēr labi tiksim galā, ka, ok, būs kaut kāda kritika, kaut kāda pārmetumi no vecākiem, bet, varbūt tas arī nav tik katastrofāli, kā mēs iedomājamies, jo tāda bieža domāšanas kļūda ir katastrofizācija. Vēl viena ir globalizācija, respektīvi, ka ja es šo darbu nenokārtoju, tad es esmu pavisam slikts cilvēks. Pasaule beidz griezties. Jā, bet vai tiešām, kas ir sliktākais, kas var notikt?
Jā, ka šīs domāšanas kļūdas, viņas ir dažādas. Attiecīgi, jā, tiešām iespējams speciālists var palīdzēt saprast, kas tad tur īsti kura no šīm kļūdām un kā ar viņu tikt labā galā. Bet, nu, tā kā pārjautāt to savu pārliecību, mēģināt atrast viņai varbūt pierādījumus, jo, nu, bieži vien mēs arī iedomājamies, ka mēs noteikti saņemsim sliktāku atzīmi pasaules vēsturē, bet nekad dzīvē mēs neesam dabūjuši mazāk par 8. Jā. Un 8 ir ļoti laba atzīme. Tā ir laba atzīme. Tieši tā arī viņas nosaukumā ir. 8 ir ļoti labi. Iespējams arī 4 ir, nu, tā kā gana labi. Tajā brīdī, tajā priekšmetā, tajā situācijā mums nav jābūt 10 pilnīgi visur. Jo uz diploma, nu, ja mēs tālāk plānojam kaut kur mācīties, tas var nozīmēt kaut ko, bet ja tas ir mūsu tas gala punkts, nu, reti kurš prasīs jums kaut kādu diplomu izrakstu ar atzīmēm. Varbūt tas 4 tajā izvēles priekšmetā vispār nevienam neinteresēs. Jā, un neko nemainīs. Nu, mēģināt, jā, tā realistiski izvērtēt, pavērtēt, un nu, varbūt tiešām šeit var noderēt tas speciālists, vai varbūt tas varbūt kāds draugs, kas nu, iedrošina, un arī ir tāds, tā kā, nu, ko tu ņemies? Nu, tā kā no vienas puses, ko tu ņemies, arī var tā kā uzsist citas izjūtas, bet tā kā reizēm tā kā uz to paskatoties tā, ka tā kā, nu jā, bet ko es ņemos? Īstenībā varbūt tiešām tas nav tik nozīmīgi. Tā kaut kā. Atgriežoties pie tiem speciālistiem, tad studējošiem, ja ir tādas cīņas vai problēmas ar prokrastināciju, tad vērsties pie karjeras un labotības centra. Jā, un tad sākotnēji ir šīs psihologa konsultācijas, kas ir 4. Un, attiecīgi, ja psihologs izvērtējot, saprot, ka šai būtu nepieciešama tālāka palīdzība vai kāds cits speciālists, tad, attiecīgi, students tiek novirzīts uz Rīgas Stradiņu Universitātes psihosomatiskās medicīnas un psihoterapijas klīniku, kur tālāk notiek izvērtēšana, tad novirzīšana pie attiecīgi speciālista, kurš tajā brīdī varētu palīdzēt vislabāk. Bet, jā, nu, tajā pašā laikā ir daudz resursu, kurus mēs paši varam izmantot, bet, nu, ļoti bieži, nu, daudz mēs varam izdarīt paši, bet tāds foršs jautājums ir, vai vajag pašam to darīt, ka varbūt tā palīdzība jau, nu, reti, kad ir slikta un nevajadzīga, ļoti bieži tas tiešām ir palīdzoši un uzlabo dzīves kvalitāti. Un plus, ja ir bezmaksas, tad ir jāpamēģina. Jā, jo tas ir bezmaksas pakalpojums, jā. Tā kā paldies par šo sarunu, paldies, ka tu biji kopā ar mums, paldies klausītājiem tev, ka jūs bijat kopā ar mums ar visam šīm epizodēm, un jā, veiksmi visiem studijās, sesijā, un nebaidieties prasīt palīdzību.